Profesionālo skolu audzēkņu zināšanas darba tiesībās un darba aizsardzībā ir uzlabojušās. To novērojuši konkursa profs rīkotāji, kas ik gadu ļauj spēkiem mēroties Latvijas profesionālo skolu labākajiem skolēniem. Decembrī konkursa finālā Vidzemes novada pārstāvēja Ogres valsts tehnikuma meiteņu komanda. Mēs ļoti sīvā cīņā ar Liepājas valsts tehnikuma komandu, diemžēl palikām otrie. Bet es uzskatu, ka pēc būtības tas ir ļoti liels panākums, jo tiešām konkurss prasa lielu intelektuālo piepūli un tur tas faktiski veiksme bija tā, kas šoreiz varbūt nebija mūsu pusē un tāpēc mēs palikām otrie, bet mēs esam arī ļoti labi nostartējām. Ar Eiropas sociālā fonda atbalstu organizētā konkursa mērķis ir izglītot skolēnus darba tiesību un darba aizsardzības jomā, lai uzsākot darba gaitas tie justos droši par savām tiesībām un prastu sevi aizstāvēt. Konkursa 5 gadu pastāvēšanas laikā tajā piedalījušies vairāk kā 7000 jauniešu. 2009. gadā profa titulu izcīnīja Ogres profesionālās vidusskolas audzēkņi. Zanda Treško, Ogres televīzija.